Pravieši Ajūbs, Ijabs un Zulkils, miers ar viņiem, pravietis Ajūbs, Ijabs, izcelsme, viņš ir no Īsāka, pēcnācējiem, nevis no Izraēla bērniem. Viņa tauta. Dievs viņu sūtīja pie Haurānas iedzīvotājiem, kas atrodas Sīrijas dienvidos. Kā Allah viņu aprakstīja, 1. Un atceries mūsu kalpu Ajūbu, sāt 41, 2. Mēs atradām viņu pacietīgu. Cik lielisks kalps! Viņš patiesi bieži atgriezās pie Allaha. Sāt 44, 3. Tad mēs atbildējām viņam. Al-Anbijā 84. Pieminēšana. Ajūbs Korānā ir pieminēts 4 reizes. Viņa pārbaudījums bija tas, ka viņš lūdza Allahu noņemt slimību no viņa. Tad Allahs viņam atklāja, spēr ar savu kāju. Šeit ir vēss ūdens mazgāšanai un dzeršanai. Sāt 42. Viņa dēls, tika teikts. Viņš ir pravieša Ajūba dēls, miers ar viņu, bet ir arī citi viedokļi. Zulkils, kā Allah viņu aprakstīja, 1. Un Ismailu, Idrīsu un Dhu al-Kiflu, visi bija no pacietīgajiem. Al-Anbijā 85, 2. Un Ismailu, Al-Jasau un Zulkiflu, visi bija no labākajiem. Sāt 48. Pieminēšana. Zulkils Korānā ir pieminēts 2 reizes, bet viņa stāsts nav detalizēti aprakstīts. Izstāsts ir teikts, ka viņš uzņēmās pravietim pienākumu būt pacietīgam, ievērot gavēni un spriest starp cilvēkiem taisnīgi. Tāpēc viņu sauca par Zulkiflu. Ir arī teikts, ka viņš bija viens no Izraēla bērnu praviešiem un kādu laiku valdīja pār cilvēkiem.